tikšanās, kas ir veltīta veselībai, un tātad mēs ar Ludmilu sākam jaunu sezonu ar webināriem Veselība 2026. gadā, un esam sagatavojuši priekš jums dažus pārsteigumus, un šodien būs pirmais no tiem. Tātad svētkiem ir jāilgst ilgi, un līdz ar to šovakar jūs gaida dāvanas, un ziemas svētki ir vienmēr saistāmi ar nedaudz tā brīnumiem, un šodien būs divi brīnumi, pilnīgi no mīļākās tēmas. Tātad zelta zivtiņa šodien mums piedalīsies mūsu webinārā, tāpēc lūdzu esiet uzmanīgi, sekojiet līdzi slaidiem. Zelta zivtiņa ir sagatavojusi ekskluzīvu dāvanu priekš jums, bet Ludmila Valovaja šī webināra beigās pārbaudīs, cik ļoti uzmanīgi jūs bijāt, cik ļoti uzmanīgi jūs klausījāties informāciju slaidos un skatījāties. Būs daudz pārsteigumus, tāpēc gatavojieties vēl pāris sekundes, un es uzreiz pārēju nodošu jau vārdu Ludmilai, un Zelta zivtiņa uzsāk mūsu šī vakara veselības programmu. Labvakar! Labvakar, mēs sākam ar jums jaunajā gadā mūsu pirmā tikšanās par fonds dzīvo apzināti, piešķir mums tādu iespēju, un šovakar es īsti nestādīšos priekšā, jo daudzi mani jau pazīst. Lūk, šeit mums ir lieliska tēma šovakar, kā pagarināt jaunību, kā arī kustību aparāta jaunības pagarināšana. Un mēs atkārtosim, un mēs arī zinām precīzi to, ka jaunība nav bezgalīga. Tas nav bezgalīgs resurss. Pienāk kāds brītiņš, un kaut kādu iemeslu dēļ tuvojas vecumdienas. Un viena no pazīmēm, ka tuvojas vecumdienas, ir mūsu locītavu stāvoklis. Laikam jūs mūsdienās esat pievērsuši uzmanību tam, kad ir jaunums. Viss mums notiks divos slaidos, būs gan latviešu, gan krievu valodā slaidi, tāpēc vienkārši sekojiet līdzi uzmanīgi. Tātad, ko tad Sets Duolife var mums piedāvāt, lai mums būtu veselīga un ilga dzīve gara? Tātad sāksim ar novecošanās pazīmes. Kāda tās mēdz būt? Viss ir ļoti vienkārši. Tātad, jebkurš process, viņam ir kaut kāds vektors, kaut kāds virziens no A punkta līdz kaut kādam beigu posmam, teiksim tā, līdz Z burtam. Un, ja mēs to vienkāršāk pateiktu, tad tas viss izskatās tādējādi. Ir kolagēna gēns, un kolagēna gēns tātad kā pirmais uzsāk reaģēt, ka ir pienācis laiks jūsu organismam novecot, un kādā tad veidā tas notiek, tas sāk samazināties un sāk strādāt, darboties citā režīmā. Un nākamais tā mērķis ir, tātad jau tiek klāt un uzsāk tātad novecot locītavas, un viss notiek mūsu organismu iekšpusē. Un tātad ar tādām pieturvietām, kuras it kā ir ne īsti pamanāmas, bet jau pazeminās redzes kvalitāte, kad mēs tā teikt, ka nevis redze ir slikta, bet rokas ir par īsu, tādas ar vecumu saistītās izmaiņas. Tad pasliktinās arī atmiņa, kad mēs izejam ārā no istabas un tad aizmirsām, ko tad mēs īsti gribējām. Tad nākamais mērķis ir dzirde. Un paralēli tam visam notiek arī iekšējie procesi, un tad paralēli arī sākas izmaiņas, kas izpaužas uz ādas, un tas parasti mūs visvairāk uztrauc, un tātad arī tieši spogulī mēs to redzam. Un lieliska anekdota par to tēmu, tātad ir ideālas laulības uz ilgiem gadiem, kad viņš krāc, bet viņa neko nedzird, viņa ir vājdzirdīga. Ideāla laulība. Un tātad mūsu cilvēka balsta un kustību sistēma, aparāts, par to mēs šodien galvenokārt runāsim. Tātad runāsim vispār par kauliem. Cilvēkam ir 206 kauli.
Un saprotat lieliski, ka tie savā starpā kaut kā tiem ir jāsaistās savā starpā. Un tad starp visiem kauliem to starpā ir locītavas, un tieši tātad par locītavām mēs runājam, tās mūs visvairāk uztrauc. Tātad skelets, tām ir pamata funkcija, balsta funkcija, un vēl mums ir muskuļi, to ir 640. Veseli 640 muskuļi, un tie jau veic tātad kustību funkciju, bet lieta ir tāda, ka tam muskulim būtu kaut kādā veidā jāpiesaistās pie kauliem, tātad ne jau pie plikiem kauliem tas saistās. Tas saistās caur saistaudiem, un tad cik mums ir skrimšļu un cik mums saistaudu un visa tā kopā, un tātad mūsu organismam ir unikāla iespēja nodrošināt tādu iespēju staigāt taisni. Un, kā es jau esmu jums teikusi, tad tās locītavas, tieši locītavas ar vecumu ir tāds mērķis, kuru mēs jau tā kā sākam just, un tieši tur mums sāk kaut kas traucēt un sāpēt un tā tālāk, bet lieta ir tāda, ka kauli tātad ir piestiprināti pie muskuļiem un muskuļi piestiprināti pie kauliem. Kauls ir pārklāts ar tādu plānu plēvīti, un tās nosaukums ir periosta. Tātad virs kaula atrodas šī periosta, un tieši pateicoties šai te plēvītei mums ir iespēja barot kaulus, lai tieši kaulos iekļūtu iekšā visas uztura bagātinātāji, visas tās barojošās vielas, kuras ir vajadzīgas kaulu stiprībai. Un ne jau visi to zina, bet ar vecumu gadās tā, kad stāsta, kad sāp kauli, bet īstenībā tie nav kauli, kas sāp, tā ir tā tieši periosta, un tā ir cieši saistīta ar mūsu šīs dienas tēmu. Un tieši tur, tajā periostā, viņas uzdevums ir nodrošināt kaulu barošanu un tad arī inervāciju, un tas viss kopā tiek saukts par cilvēka balstu un kustību aparātu, un tālāk mēs parunāsim par kolagēnu. Tātad, kāpēc tieši par kolagēnu? Pirmkārt, tieši tā balsta sistēma un kustības sistēma ir saistīta ar to kolagēnu, un kolagēns ir tāda olbaltumviela strukturēta, kas veido saistaudus. Tātad visam kopā būtu jāsavienojas, visiem kauliem, muskuļiem un tam visam kopā būtu jāsavienojas kaut kādā veidā. Un to visu savieno tieši kolagēns. Lai saprastu, kolagēns no grieķu valodas, no vārda kola pirmā daļa ir līme, un genesis ir izcelsme, tātad līme, kas salīmē un tie saistaudi, kāpēc mēs neizbirstam. Kaut arī ar vecumu mēs pateikt, kad tieši ar vecumu cilvēks sāk izbirt. Es domāju, ka jūs esat dzirdējuši tādu teicienu. Un tātad kolagēns ir tieši olbaltums, kas savieno saistaudus, un mūsu ķermenī tas ir aptuveni tie ir 50% no mūsu organisma. Ko tad vēl tādu par kolagēnu mums vajadzētu zināt? Lūk, ko? Tātad, lai mēs vēlāk varētu saprast. Mēs taču ar jums runājam tieši ar fonda dzīvo apzināti starpniecību. Lieta tāda, ka kolagēns nav kaut kas tāds, kas tiek ražots visu laiku. Tam ir noteikti savs cikls, 4-5 nedēļas kolagēna sintēze. Tātad kolagēns tiek veidots, un tas kolagēns, kas netika pieņemts, tad viņš izirst. Un tie 20, vecumā no 25 līdz 30 gadiem tā kolagēna sintēze, ja pirmā daļa ir daudz stiprāka, tātad līdz šim vecumam organisms
paaugas, jūs zinat, cik ļoti ātri bērni aug. Un jau arī vecākos gados nedaudz cilvēki vēl paaugas, bet tātad līdz 35 gadiem organisms izstrādā 6 kilogramus ar kolagēnu, bet pēc 35 un 40 gadiem tikai 3 kilogramus. Un, lūk, tagad ir skaidrs, kāpēc mūsu vecums veselības ziņā, kāpēc mēs sākam just līdz 35, 40 gadiem, mēs tā kā neko nejūtam, mums nekas netraucē, bet sākot tieši ar to robežu vecumu, sākas jau kaut kādas izpausmes. Tam nebūtu jāizpaužas kā sāpēm, bet iespējams cilvēks tiešām sāk saprast, ka ir vajadzīgas brilles vai sāk kaut ko aizmirst. Tas viss ir saistīts ar kolagēnu. Nu tad lūk, kad tad ir jāsāk sniegt atbalstu savam organismam tā reāli, nevis sagaidot kaut kādus tur brīžus, kas būs jau nepatīkami, bet tā, lai sekotu līdzi arī savam ārējam izskatam, lai spogulī mēs esam priecīgi par to, kā mēs izskatāmies. Kad mēs sākam pamanīt pirmās krūnciņas, tas tieši ap to vecumu 35, 40 gadi, jo mūsu organismu iekšpusē jau pirms tam notika noteiktas izmaiņas, tāpēc sākot ar 30 gadiem ir saprātīgi un reāli, ja mēs sāksim atbalstīt mūsu veselību, pagarināsim to veselību, aktīvo un skaistumu, pagarināsim to starp. Ne tikai veicot ārējo ādas kopšanu, bet arī pievienosim klāt, dosim mūsu organismu kaut ko tādu, kas mums palīdzēs nodzīvot ne tikai pēc iespējas garāku dzīvi, bet arī, lai tā dzīve ir interesanta, jo mēs jutīsimies labi, veselīgi, tātad būs tādas veselīgas vecumdienas. Tāpēc nebaidieties šeit no formulām, viss ir ļoti vienkārši. Tātad kolagēns no piedzimšanas brīža līdz galamērķim. Tātad, kur atrodas kolagēna dzemdību nams? Kaut kur taču tam būtu jābūt, vai ne? Tātad tas atrodas šūnās, kuru nosaukums ir fibroblasti. Nebaidieties no šī nosaukuma, vienkārši zinat, ka šīs šūnas atrodas ādā, un kas tad tur īsti notiek? Tur notiek tieši tas dzemdību process, kurš mums piedzimst jauniņš kolagēns, kura nosaukums ir prokolagēns. Tātad vēl tāds ne īsti izveidojies, nenobriedis kolagēns, bet tas ir pats sākums. Un lūk, šīs te prokolagēns, kurš turpmāk attīstīsies un tiks apmācīts un aizies tur, kur vajadzēs un sāks mums te visu stiprināt, tā sastāvā ir tikai 3 aminoskābes, tikai 3. Un viena no tām ir prolīns, otra no tām ir glicīns, un šīs te 2 aminoskābes mēs izstrādājam paši. Mūsu organisms pats dabīgā veidā sintezē šīs te aminoskābes, bet 3. aminoskābe, lai pilnvērtīgs kolagēns mums sanāktu, tas nosaukums ir hidroksiprolīns, un šī te aminoskābe priekš mūsu kolagēna, tātad tā nonāk mūsu organismā tikai ar pārtiku, tikai ar ēdienu, tāpēc es domāju, ka vai mēs jau saprotam to domu gājienu, ka tad mums ir jāizveido tāds pilnveidīgs kolagēns, kurš palīdzēs mums veselību pagarināt un jaunību pagarināt, tad mums tas būtu jāizmanto. Tātad no dzemdību nama kolagēns iziet uz starpšūnu telpu, un tur jau ir visādi dažādi ķīmiskie savienojumi, dažādas reakcijas pa ceļam, un tas viss pievieno sev kaut ko klāt. Un ko tad tieši? Ja mēs runājam tieši par kolagēnu, par to sākuma posmā kolagēnu, kas sastāv no 3 aminoskābēm, ja tur pievienojas minerālvielas dažādas, tad šis jau pieaugušais kolagēns, kas ir pilnvērtīgs kolagēns, tas nonāk kaulos un padara kaulus stiprus. Un tur obligāti ir jābūt minerālvielām, dažādām minerālvielām, visas nenosaukšu, bet es vēlos, lai jūs uzzinātu tieši par vienu minerālvielu,
kas ir svarīgs, lai būtu mums tieši svarīgi, veselīgs tas kaulu aizstāvs, lai kalcijs neizzūd, nepazūd, un tas ir ļoti svarīgi. Tātad tieši šis elements ir ļoti svarīgs. Un, ja pievienosies klāt keratīns, noteikti esat dzirdējuši šo vārdu, tad šāds kolagēns nonāk jau matos un arī nagos, lai tie ir veselīgi, tātad būs pietiekami pilnvērtīgs kolagēns un keratīns, un viss kopā veidos to, lai būtu veselīgi un skaisti mati un nagi, un nebūtu nekādu problēmu. Bet ja vēl šeit klāt pienāks elastīns pie tā keratīna, tad arī mūsu āda izskatīsies veselīga. Un lūk, tas viss nepārtraukti notiek mūsu organismā, un visi šie procesi, tie nav vienkārši procesi. Ir vajadzīgi arī priekšnoteikumi tam visam. Un noteikumi ir tādi, ka, lai mums ir vitamīni, galvenais ir vitamīns C. Šis ir tāds visur esošs vitamīns, kurš atkal, ja mēs runājam par aminoskābi, kura ir hidroproksilīns, kurš mums nesintezējas, tad arī vitamīns C mums nesintezējas. Un ja mums aptrūksies vitamīns C, tad kolagēns būs tāds nelīdz galam izveidojies, tāds nepilnvērtīgs un ne ļoti efektīvs. Tāpēc obligāti ir jālieto vitamīns C un ir jābūt taukos šķīstošiem vitamīniem noteiktiem un arī minerālu vielām. Obligātā veidā tādām minerālu vielām, tātad, kuras atbalsta šīta kolagēna veidošanos. Un to visu zinot un saprotot, mēs jau zinām un saprotam, mums ir radusies jau tāda noteikta doma, kas mūsu ķermenim ir tieši vajadzīgs. Un tātad par to, cik ļoti ir labi un liederīgi lietot kolagēnu. Tāpēc par to pastāstījuši, jo esmu saskārusies ar šādiem te momentiem. Tātad šobrīd ir diezgan daudz dažādas informācijas pieejamas internetā, daudzi blogeri, ne jau visi saprot, par ko viņi runā, bet tātad, ko es esmu dzirdējusi, kad nav liederīgi uzņemt to kolagēnu, kad kolagēns esot tāds nieks kurš vienalga tur puņģī kaut kur mums izirs, sadalīsies aminoskābēs, pat nevien par aminoskābēm runā, bet tikai, kad kuņģī vienkārši šis kolagēns, kuru mēs uzņemam, kad kaut kas ar to notiks un kad nekādu labumu tas mums nenesīs. Tas ir pirmais, ko esmu dzirdējusi, tas iebildums pret kolagēnu, pret to, kad nav liederīgi uzņemt kolagēnu. Un otra lieta, tātad uzreiz, ko varētu pateikt tieši par to, kad deformējas kuņģī un izirst kuņģī. Bet principā kuņģī viss tur tā arī notiek, tāpēc kuņģī ir šī kuņģa sula, lai tas viss mums tur tiek pārstrādāts. Bet vispār kolagēns ir olbaltumviela, bet tātad pirmā tā sadalīšanās notiek, tā apstrāde notiek tieši kuņģī olbaltumvielai. Bet lieta ir tāda, tātad vai šis ir tāds tikai komerciāls paņēmiens, uzmanību tātad. Diezgan daudz kolagēnu šobrīd parādījās tirgu, dažādi kolagēni ir parādījušies, ļoti daudz dažādu kolagēnu veidu. Un ir skaistas reklāmas, parāda skaistus matus un nagus skaistus, un principā tā it kā būtu tā, kad no vakara iedzer to kolagēnu un no rīta jau skaists pamodies. Kas mani interesē, kas cits? Vai šie cilvēki ir gatavi atbildēt uz tiem jautājumiem, kur es jums tagad kaut ko pateikšu, un ja jūs ar kaut ko tādu saskarsaties, es neteikšu, ka tie ir slikti sastāvi, nē. Pilnīgi ne par to ir runa. Runa ir par cenu. Lūk, es esmu dzirdējis, kāds pasaka, kad kolagēns, kurš ir ļoti labs, un vēl tad tā cena
saprotiet, man pat ir smieklīgi pateikt, kāda tur ir tā cena. Es vienkārši saprotu, kas tas tāds ir un kas tā sastāvā ietilpst. Bet kas tad īsti tajā sastāvā ir? Ja tikai glicīns sastāvā ir, atceraties tās 3 aminoskābes, kuras savā starpā vienā ieveidojas un tādu tā kā bizīti mums izveidoja, nu tad, ja būs tikai glicīns, tad simboliski tas maksās, un principā tam savādāk nevajadzētu maksāt, jo svarīga ir kvalitāte un sastāvs. Tātad tagad nedaudz aprunāsimies par duolaifu kolagēnu. Tātad, principā kolagēns ir tāda olbaltumviela, kas ir nākusi no dzīvnieku pasaules, tātad no gaļas, no vistas un arī no zivīm, no jūras veltēm. Pagaidām, es domāju, tik tālu ir skaidrs. Un vispār kolagēns, jo, lai tas nonāk mūsu šūnās, mūsu organismā, lai pie šūnām tas tiek, tas, ko mēs piedāvājam, jebkuras firmas, ko piedāvā arī Duolaife, tad šeit vajadzētu saprast sekojošo. Pirmais ir jābūt noteiktiem skaitļiem, lai mēs kaut ko te varētu saprast. Tātad molekulu un atomu masa, kas tieši nonāk iekšā no pārtikas asinsritē un vēlāk tālāk nokļūst tur, kur vajag. Tad to mēra ar daltoniem, tad iegaumējiet šo te vienību, un tātad, ja augu izcelsmes, dzīvnieku izcelsmes kolagēns sāk nonākt mūsu organismā, tad to mēra to masu ar 300 000 daltonu. Un tālāk ir vieglāk tā kā uzņemama gaļa, tāda kā vistas gaļa, piemēram, un jebkura putnu gaļa, tad tur jau ir mazāks daltonu skaits. Un beigās tāds kolagēna olbaltums, kuru mēs varam visvienkāršāk uzņemt, tas ir no jūras izcelsmes kolagēns, no zivīm. Tam ir 5 līdz 6 tūkstoši daltonu, tātad 300 000 vai 5, 6, vai jūtat, kāda ir tā starpība? Un tātad tiešām zivis ātrāk tātad mums uzsūcas un tiek pārstrādātas organismā. Un tātad tas jūras izcelsmes kolagēns, viens, ka mēs saprotam, ka tie ir 5000 daltonu, nevis 300 000. Protams, organismam ir vieglāk. Un vēl ir viena tāda lieta par to, kad tā kā tas izirst. Mēs taču varam to pasargāt, un par to mēs arī parunāsim, un Duolaife to jautājumu ir ļoti perfekti izstrādājis, lai pasargātu gan kuņģi, gan arī, lai mēs nepazaudējam tās brīnišķīgās sastāvdaļas, tieši tās aminoskābes, kuras mums būs nepieciešamas, lai uzbūvētu mūsu kolagēnu. Tātad šodien jau es ļoti priecājos, pavisam nesen, pilnīgi pirms 2-3 gadiem, ko tad tas zivju kolagēns, par ko jūs runājat? Mums teica, mums ir tāds un šāds, bet šodien ļoti daudz uzņēmumu piedāvāja tirgu, es teiktu, kad viņi ir beidzot sapratuši, ka jā, tieši to zivju kolagēnu. Ja jūs izpētīsiet reklāmu, tad mums ir zivju kolagēns, un daudzi tā piedāvā, bet Duolaife par to zināja jau izsenis, kad tieši sākotnēji tas zivju kolagēnam ir tās 5000 tie daltonu, nevis 300 000. Un tamdēļ, lai kolagēns vēl vieglāk tiktu uzsūkts organismā, tam tehnoloģiski būtu jābūt apstrādātam, un šī tehnoloģija ir hidrolizācija, tātad hidrolizēts kolagēns, un izejot šo te hidrolizācijas tehnoloģiju, tieši zivju kolagēna, jūras kolagēna hidrolizācija, tad šī masa atomu molekulā jau kļūst par 2000 daltonu. Bet tas ar to vēl viss nebeidzas. Tālāk šie 2000 daltoni, tie
jau iziet caur tātad kuņģa sieniņu, bet kā lai tur tiek iekšā? Nu, lūk, kas ir interesanti, ka tās poras, caur kurām iziet barībvielas, tieši zarnās, un kuņģī un zarnās, un šīm te porām ir 4000 daltonu. Bet dual-life kolagēnam tas jau ir izveidojis kolagēnu ar 2000 daltonu. Tātad tas caurums ir 4000, bet 2000 brīvi ienāk iekšā asinīs. Un kas tad vēl interesants notiek? Tad tālāk tas vēl samazinās līdz peptīdiem. Un kas tad ir tie peptīdi? Tās ir īsas aminoskābju ķēdes, un tad šeit slaidā jums būtu jāredz tās ķēdītes. Un tās īsās ķēdes, tam ir raksturīgi dažādi tie skaiti, aminoskābji no 2 līdz 50, jo, kad ir 50 un vairāk, tad tas ir vienkārši olbaltums, bet tad mēs nerunājam vairs par kolagēnu. Un tā tad dual-life kolagēns, tā tehnoloģija, 2 un 3 peptīdu, tās tehnoloģijas, un iedomājieties, līdz 50 der, bet mums jau ir 2 un 3 peptīdu tās ķēdītes, iedomājieties. Un šīs te īsās ķēdītes, to nosaukums ir oligopeptīdi. Savukārt tie oligopeptīdi ir signāla molekulas. Kas tad tas ir signāla molekulas? Tās ir lieliskas molekulas, kuras nokļūstot asinīs, nokļūst tur, kur vajag un tā, kā vajag. Un tās ir kā tāds signāls, lai uzbūvētu savu kolagēnu. Ja mūsu sastāvā, mūsu ķermenis, mēs neesam zivis, nē, bet šīs te aminoskābes ir, aminoskābes jebkurā gadījumā, un nav svarīgi, kādas izcelsmes tās aminoskābes ir, bet kāds kolagēns ātrāk sasniegs rezultātu, un tad attiecīgi secinājums ir ļoti vienkārši. Dual-life sniedz mums ļoti unikālu produktu, kolagēnu, kurš ir ar šīm te 2 un 3 peptīdu oligopeptīdiem, kas ir signāla molekulas. Tāpēc, ja mēs kādreiz kaut kur saskarsimies, kāds jums sāk stāstīt, lūk, kolagēns tur ir labāks. Jā, es piekrītu, varētu būt arī lētāks kolagēns, bet paskatieties, vai tur tiešām iekšā ir visas aminoskābes, jo īpaši tās, kuras mums ir svarīgi iegūt, tās, kuras mēs nevaram aizvietot. Un tad pajautājiet, cik daudz daltonu, un tad vienkārši sāks miršķināt acis, jo mums viss ir izteikts skaitļos, mums pilnīgi viss ir pierādīts, mums ir tā pierādījuma bāze. Viņi vienkārši nezina, saprotat. Tas vienkārši spriež par to, kad dzīvo apzināti šis fonds, nevienkārši sniedz informāciju, bet tas sniedz tieši izpratni, to atslēgu, kā visu izprast. Un tagad īsi par kolagēna tipiem. Tātad saskaņā ar dažādiem avotiem ir no 25 līdz 28 dažādiem kolagēna veidiem. Pirmām kārtām mūs interesē 4 tipi, es pat pateiktu varbūt pat 3, kāpēc, lai ir 4, ok, jo 90% tā kā izbirs no liela tā kā kolagēna daļas, tad sadalās 4 kolagēna tipos. Pirmais kolagēna tips ir visspēcīgākais, visjaudīgākais, tā ir mūsu veselība, lai mūsu kauli ir veseli, tātad kaulaudi, cīpslas, lai ir veselīgas, un, protams, arī āda. Tālāk. Kamdēļ un kāpēc tieši 90% no tā mums ir vajadzīgs, kāpēc mums ir iekšā? Tāpēc, ka mums ir jābūt stipriem. Mēs nedrīkstam sarauties vai izbirt.
iedomājieties, cik daudz mums ir to kaulu, mums ir jāturas cieši kopā, un kas būtu jāatceras, kad šis kolagēna tips ļoti labi tiek uzņemts tieši sausā veidā, bet ir vēlams, lai tas būtu pasargāts. Tātad, lai būtu sausa forma, bet pasargāta. Un ļoti vienkārši mums tās ir kapsulas. Par to mēs vēl šodien parunāsim. Tātad otrais kolagēna tips. Tātad šie ir skrimšļaudi, tātad saistāudi arī, tie ir daudz dažādi skrimšļi, kas tur kopā mūsu kaulus, un tur ir svarīgi, kāpēc mums tas otrais tips kolagēna ir svarīgs, jo mūsu skrimšļi, tiem ir jāiztur ļoti lielu spiedienu, piemēram, tātad starpskriemeļu diskos iekšā atrodas nukleus pulpozus, jeb starpskriemeļu diska mīkstā centrālā daļa, kas iztur 4 atmosfēras. Saprotat, un šie te visi skrimšļi, tiem ir jābūt pilnvērtīgiem, lai mēs varētu nečīkstēt, jo vienkārši savādāk tad būtu jānomaina tie skrimšļi, un kad mums pietrūkst šis te kolagēns. Tātad trešais kolagēna tips, to mēs saucam par jauno kolagēnu, un šis te jaunais kolagēns, kur tad tas īsti atrodas? Tātad tie mums ir muskuļi, tad arī asinsvadu sieniņas, un visvairāk šī te kolagēna atrodas, kad bērns attīstās mammas organismā vēl, kad bērniņš tur aug mammas vēdriņā iekšpusē, tad ir ļoti svarīga tā bāze matiem, nagiem, un svarīgi, cik ātri aug mati. Gadās tā, kad ir cilvēkam problēma, kad mati ļoti lēni aug. Un šeit tieši tad ir vajadzīgs tas trešais kolagēna tips, un tas ir arī svarīgs sirdī. Un tad pamatā tas arī kauliem, protams, arī ir ļoti noderīgs. Kauliem taču arī ir jāaug, jo īpaši, kad mēs esam vēl tādā vecumā. Un ceturtais tips šeit ir ļoti vienkārši. Šī ir tāda ļoti plāniņa bazālā membrāna, lai barību vielas varētu nokļūt caur šo te plāniņo ļoti maigu to apvalku, lai caur to bazālo membrānu iekļūtu iekšpusē. Un tad tālāk, par ko tad mēs runājam? Jā, un tad tests par to, cik pietiekami kolagēni mums ir. Šeit viss ir skaidrs, ir uzzīmēts bērns, ja mēs viņu pataustam to dupsīti, kājiņas, un tad viss ir tāds tāds vienīgais tāds jaunais kolagēns, bet kad mēs jau esam vecāki, tad attiecīgi uz slaida ir redzams, kā pārbaudīt ārēji, cik mums tas kolagēns pietiekamā daudzumā ir. Mēs ar pirkstiem varat paņemt ādu un tad pēc 15-10 sekundēm paskatīties, cik ļoti ātri mums atjaunojas vai neatjaunojas šī āda. Tās ir ārējās pazīmes. Bet kā mēs saprotam, cik mums kolagēns ir iekšpusē? Jo mūsu tēma taču ir tieši kustība un balsta sistēma, vai ne? Un tad vienkārši paņemiet, pieceļieties, vienkārši neatbalstoties ne pret ko, ar atvērtām acīm, jo, ja ar aizvērtām acīm, tad būs vestibulārais aparāts, bet tieši ar atvērtām acīm un pamēģiniet stāvus bez atbalstīšanās uzvilkt zeķes. Sākumā noņemiet zeķes un tad uzvelciet. Iespējams, noņemt mēs varēsim, ja vienkārši nolikties, bet uzvilkt zeķes stāvus, tas vairs nav tik ļoti vienkārši. Un tad mēs tieši sapratīsim, kad mums ir jāgriežas pie duolaifa, lai mums būtu veselīga tātad balsta un muskuļu sistēma. Ko tad duolaifa piedāvā? Tātad tagad būs vienkārši un viegli jums paskaidrot, jūs jau zināsiet un jūs jau zinat. Tātad kolagēns. Šī ir šķidra forma. Otrais kolagēna tips, tas ir
vislabāk uzsūcams organismā tieši šķidrā veidā. Pirmais tad ir sausā formā un otrais šķidrā veidā. To es esmu palaidusi garām, sākumā nepateicu, bet tagad es esmu to pateikusi. Un pats nosaukums kolagēns ir skaidrs, tātad tas ir atbalsts un tātad saistaudu palīgs un saistaudos, kas mums ir kolagēns pareizi. Tātad šķidra hidrolizēta forma, otrā tipa kolagēns, un te ir svarīgi, tātad mums ir jāatceras, ka šis otrais tips ir svarīgs skrimšļaudiem, ādai, skrimšļiem un locītavām, un ādai, protams, kauliem, jā, un tur vēl ir klāt trešais tips. Cik ļoti jauki, vai ne? Un tas nozīmē, ka mums būs labas asinsvadu sieniņas un arī āda un nagi, bet pamaniet tomēr, ka pirmajā vietā, kas mums ir, tomēr locītavas, jo viss sākas iekšpusē. Starp citu, lai jūs saprastu, kā ir uzbūvēts organisms, pirmā kārtā, kas mums ir jāglābj, kur mums aizies ne tikai kolagēns, bet arī viss, kas ir nepieciešams. Nu, tur, kur ir dzīvei visnepieciešamākās funkcijas. Bez matiem taču varam dzīvot, vai ne? Varam. Bet tas, kas mums ir iekšpusē, ja sāks izirt, nu, tad jūs saprotat, ka tas nebūs labi. Un tāpēc mums ir jābaro sākotnēji viss, kas mums ir tas vērtīgais iekšpusē. Tātad jūras kolagēnas sastāvs. No tātad augstūdens zivju tās ir mences tipa zivis, tas ir tas hidrolizēts 2 un 3 peptīdu ķēdes, oligopeptīdi, tātad tās signāla molekulas, un ar to viss ir pateikts. Tālāk, hondroitīna sulfāts, kas ir iegūts no šī, tātad izejviela, šis avots ir no haizivs, arī jūras dzīvnieks ļoti interesants. Un uzdevums hondroitīnam ir tāds, tātad uzņemt, tā dabīga spējas ir uzņemt ūdens molekulas lielā daudzumā, bet ne vienkārši ūdeni, kuru mēs dzeram, bet gan ar barojošām vielām, un tas viss ir ļoti svarīgi. Un kāpēc? Un mēs atceraties, lai amortizētu mūsu kaulus, lai visi mūsu skrimšļi un locītavas izturētu pietiekamu spiedienu, ļoti lielu spiedienu, kas mums ir jāiztur. Tālāk, glikozamīna sulfāts, tātad no vēžveidīgajiem, un glikozamīna sulfāts, tā ir tāda formula, bet pats glikozamīns ir būvniecības tāds materiāls tieši kaulu sistēmai. Un tālāk tātad mums ir hialuronskābe, ar ko tad nodarbojas hialuronskābe. Tātad tādai mēs atceramies, kam tā ir vajadzīga, tā mitru mūstur un arī skrimšļos. Arī šī ir tā matrica, kas mums to tvirtumu tā kā saglabā, lai mēs varētu lēkāt kā uz bumbiņas un lai mums kauli savstarpēji nesasitas. Un tālāk tātad vitamīns C obligāti tam ir jābūt iekšā, un vitamīns C, tas te izejviela ir acerola, tāds augs ļoti interesants auglis. Par C vitamīnu mēs vēl atsevišķi parunāsim, jo tas ietilpst iekšā mūsu saitā, bet ko es vēl gribēju piebilst, kas ir jāzina. Vitamīns C visiem procesiem ir nepieciešams, bet šajā konkrētajā gadījumā, kāpēc obligāti šeit sastāvā ir šeit uztura bagātinātojas, tas ir, jo tas nobremzē tos procesus, kas tā kā sabojā mums to visu kolagēnu, jo sākumā mums kolagēns sintezējas, tad viņš mums uzsūcas un tad tas tiek jau izirst. Bet kad mums jau pēc 35 gadiem tas iziršanas process kļūst ar vien izteiktāks, tad C vitamīns tā kā piebremzē to visu. Kas vēl ir interesanti? Interesanti ir tas, ka mūsu organismam, bet tieši kaulu
Un muskuļu sistēmai ir ļoti svarīga, lai būtu minerālvielas kādas, tieši minerālvielas, pirmajām kārtām tieši silīcijas un vēlreiz silīcijas, tad kauli būs veselīgi. Un tad parasti, ko pasaka, ja mēs domājam par kauliem, tad kalcijs vai ne? Parasti visi saka, ja kauli, tad kaut kas ir noticis ar kauliem, tad kalcijs vajadzīgs. Bet es vēlos pateikt, ka svarīgāk kauliem tomēr, lai arī tieši kalcijs nepazūd mums, un ja lai šis kolagēns mums veidojas, tad ir nepieciešams tieši silīcijas. Un vispār tajā ir iekšā pat 3 veselas augu izcelsmes sastāvdaļas, kas mums nodrošina kaulu stiprumu, silīcija tieši veidā, un tā ir nātre un arī bambusa dzinumu ekstrakts. Tie ir tik ļoti maziņi, tikai 10 centimetri, bet tur ir ļoti jaudīgs sastāvs. Jūs taču zinat, kā bambus aug, kad pilnīgi tas krakšķi, kad aug, kad viņš ļoti ātri aug. Kas mums vēl būtu jāzina? Kas tā kā sabojā kolagēnu? Pirmkārt, tas vecums noteikti un ultravioletes starojums. Fotonovecošanās, par to mēs jau arī zinām. Tad arī smēķēšana arī veicina kolagēna bojāšanos, un ar ko kolagēnu mēs nevaram apvienot, savienot. Tagad es jums stāstu par to, ka, ja jūs uzņemat šo te kolagēnu, kurš šobrīd ir redzams slaidā, šeit gan ir angļu valodā, latviešu valodā šeit slaids nebūs, bet kas tad īsti šajā brīdī mums būtu vislabāk, vai ko mums kategoriski nevajadzētu uzņemt, lai maksimāli uzlabotu efektu? Un starp citu vēlos pateikt, ko tad ar ko vēl Dolēf ir ļoti interesants. Tas stāsta patiesību, kādas ir kontraindikācijas. Ja kāds kaut ko atkal pateiks par kolagēnu, tad es jau esmu ļoti daudz par to dzirdējusi un noklausījusies. Jūs nevarat iedomāties, cik daudz dažādu iebildumu esmu dzirdējusi. Es vienmēr pajautāju, kādas ir kontraindikācijas. Vienkārši elementāri. Vai mums nav kontraindikācija? Tiešām smieklīgi. Bet godīgums, Dolēf godīgums šeit ir svarīgs. Tātad šim kolagēnam vēlams, lai minimizētu saldus dzērienus, tad lielu kafijas daudzumu, tad ja jums ļoti garšo kafija, neviens nepretojas, kafija lielisks dzēriens, un tas ir arī noderīgs, tas ir pierādīts, bet tad varbūt nedaudz mazāk būtu jādzer kafija. Tad vienkārši jāierobežo, kamēr jūs uzņemat šo te kolagēnu, un tātad neuzdzert ar kaut ko karstu, tātad var uzdzert, bet var uzdzert ar istabas temperatūras kaut kādu dzērienu. Un tad sula vienkārši, piemēram, anulēs visu, ko jūs uzņemat. Un šeit, laikam, viss interesantākais, vismaz priekš manis, tātad tajā laikā, kad mēs uzņemam kolagēnu, kalcija preparātus nedrīkst lietot, jo atkal mums bremzēsies viss. Kolagēns, tas taču arī vēl pastiprina neironu funkcijas. Un saprotat, lai šeit nebūtu pretrunu, es šeit tagad dziļi neiešu iekšā ķīmiskajos procesos, bet ticiet gan, es visu to zinu, bet kas būtu jāzina un kas jāatceras, jo mēs to taču visu priekš sevis daram, nevis priekš kāda cita. Tas ir tas, ka otrā tipa kolagēns un pirmā tipa kolagēns, tie ir jāuzņem ar intervālu. Tātad dažādos laikos tie ir jāuzņem. Un kā vienkāršāk ir atcerēties, tātad šeit dzeramā veidā kolagēnu būtu jāuzņem, tātad, ja otrais tips otrajā vietā, tad otrajā dienas pusē, bet kad mēs tagad pāriesim uz sauso formulu, un tur būs pirmais kolagēna tips, un tad tas ir jāuzņem pirmajā dienas pusē, un vienkārši atcerēties. Vienīgais par to uzņemšanu, ko tad nozīmē otrā dienas puse? Tas ir sākot ar pusdienu laiku,
un uzņem 25-50 mililitrus. Un esmu jau pastāstījusi, kad nedrīkst uzdzert ar karstu ūdeni par to, kad kuņģītes tā kā sairs un bojāsies. Un man pilnīgi tas izraisa smaidu, jo skolas solā kāds atceras sēžot, kad kuņģis ir tā izveidots, ka tur ir tāds tā kā celiņš speciāli domāts, lai visi šķidrumi, kas nonāk kuņģī, lai ātri evakuējas, pamet kuņģi. Tātad, un šis kolagēns, un jo tas ir aizsargāts ar ļoti lielu dažādu sastāvu palīdzību, tad hop, un pēc kādām 20-30 minūtēm tas aizies prom no kuņģa un nonāks jau zarnās. Un beidzot, tāds ķirsītis uz tortas, kad tātad ir mango augļu biezenis, un kad tas ir, un šeit ir antioksidants, kvercetīns, tieši mango ir interesantākais šāds te antioksidants. Vitamīnu ir ļoti daudz, tāpēc mango iesaka visām grūtniecēm. Un tātad pret iekaisuma efekts mango raksturīgs, par ko mēs jau visi zinām, un beigās saprotiet kā tāds bonus, un bonus ir tāds krāsa un smarža un garša, pilnīga bauda. Viss, ko vien vēlaties. Un tālāk pārējam pie sausās kolagēna formulas. Šis ir pirmais kolagēna tips, un tas ir aizsargāts. Tas atrodas kapsulās, un kapsulas nav vienkāršas duolēfam, bet kādas tad duolēfam ir kapsulas? Pilnīgi tātad šķīstošas, tās nav želatīna kapsulas, tās ir pilnībā šķīstošas pirmkārt. Tās pašas pa sevi ir ar baktericīdu iedarbību, tas ir otrais, un trešais, tas ir zaļā krāsā, un ko tas nozīmē, ka te ir chlorofils, chlorofilīns, tātad pati kapsula jau ir unikāla lieta. Un tālāk, kas tad vēl? Formulas nosaukums ir Prostik. Tātad ļoti patīkami man ir pateikt, ka šeit ir pirmā tipa kolagēns un, protams, nedaudz arī otrais un trešais tips, bet lieta tāda, ka tātad sastāvdaļas ir tikušas izpētītas klīniski 2013. gadā Hāgā, un tas ir zināšanas, kuras būtu jāzina, ar kurām būtu jālepojas, nevis vienkārši tā kā palielīties, bet tieši lepoties. Tātad pirmais sastāv, tātad mēs uzņemam to pirmajā dienas pusē. Kā tad būtu jāuzņem? Tātad 2 kapsulas. Vienīgā nianse interesanta ir tāda, ka principā lielākoties visas kapsulas un tieši uzturbagātinātājiem tiek uzņemtas pēc ēšanas vai ēšanas laikā vai pēc, bet ja mēs runājam par Prostik, tad ir tāda niansīta, ka tas ir jāuzņem pirms ēšanas. Tātad vēl pirms mēs apēdām brokastis pirmajā dienas pusē. Un tālāk, kas tad mums vēl ir? Tātad par pašu kolagēnu šeit ir skaidrs, ka šis ir hidrolizēts pirmā tipa kolagēns, lai sniegtu atbalstu skrimšļiem, kauliem, locītavām, un tur jau ir cits uzdevums un cita funkcija. Un tālāk tātad patentēts maisījums kondroitīnu, tātad mangostīna maisījums patentēts un tāds auglis, kurš atbalsta to struktūru, tātad skrimšļa visu struktūru un sastāvu, un tad uz slaida mums šeit ir redzams celis, un šeit ir saistāudi, un tātad visi skrimšļi un tā tālāk, tas viss
kad mēs sākam novecot, tad tur sāk sāpēt, un tur sāk būt iekaisumi dažādi parādās, un tad nākamā sastāvdaļa ir unikāls sastāvs, ir mumijo ekstrakts. Mumijo ir tāds kalnu uzvarētājs, protams, jūs to zinat, tā ir īpaša tāda viela, kas izsenis ir zināma, jo īpaši austrumu medicīnā, un tas satur 50 vai pat vairāk dažādu sastāvdaļu, komponentu, kur svarīgākais ir ionizētas dzīves minerālvielas. Ko nozīmē dzīves minerālvielas? Kā trusītas energizeris, kur tā baterija ir vienā vietā ievietota, tie minerāli, viņi uzreiz iekļūst iekšā organismā un uzreiz sāk kustēties ar savu lādiņu un meklēt to vietu, kur tad labāk iekārtoties un lai izpildītu savu funkciju. To funkciju ir ļoti daudz. Pirmkārt, tātad kaulu mineralizācija un tātad šeit ir noteikti arī pret iekaisuma iedarbība, jo sāp mums tieši periosta un arī locītavas sāp. Un kas ir patīkami pateikt, kad mumijo satur vēl arī tādas dabīgas sēnītes, kas ir penicilīna analogs, nevis pats penicilīns, bet analogs, tātad tāda dabīga pretiekaisuma darbība, un tālāk, tātad papildu ar šo sastāvus nebeidzas. Šeit ir arī ievas ekstrakts, tātad šī ir dabīgi salicilāti, aspirīns arī pretiekaisuma. Un kas tad ir iekaisums? Iekaisums ir tad, kad ir temperatūra, kad ir apsērtums un kad tātad ir iekaisums, kaut kas iekaisis. Ko par ievu vēlētos pateikt? Atkal, Dolef kompānija ir ļoti godīga. Šīs te sastāvs, tāpēc, ka šeit iekšā ir tieši ievas ekstrakts, bērniem līdz 16 gadu vecumam tas nav ieteicams, ir kontraindikācija. Tātad Āzijas centēla, un tā ir ļoti interesanta zālīte. Kāpēc interesanta? Tas nosaukums vēl ir tīģerzāle. Un kāpēc tā? Pamanīja tātad zinātnieki, ka tīģeriem patīk gulēt šajā zālē, bet ziloņiem ļoti patīk to ēst. Tā ir tāda delikatese, par kuru viņi ļoti priecājas, kad saskaras ar to un ēd. Un tad arī jautājums, kāpēc? Bet tika noskaidrots, ka šī te Āzijas centela tā glābju un tātad palīdz atveseļoties mūsu locītavām. Atceramies, cik mums sver zilonis, kāds svars gulstas uz locītavām, uz šīm 4 ķerpām kājām, un cik ļoti elastīgām un veselīgām ir jābūt locītavām, lai zilonis vispār varētu staigāt un kustēties. Un tieši šī te Āzijas centela nodrošina locītavu veselību. Un tas arī nav viss. Nākamais, tātad herpagofīts, jeb velna nags. Tā izskatās, tas augs izskatās diezgan tā nepatīkami, tāpēc arī sauc par velna nagu. Un tā tad arī noņem iekaisumus locītavās un arī sniedz tādu pretsāpju efektu, dabīgu. Un vai tas varētu mums izmaksāt mazas summas, ja mums ir šāds sastāvs ar tik jaudīgām sastāvdaļām? Ja kāds pasaka, mums kaut kas ir cits lētāks, es saku, droši varat uzņemt, ko vēlaties, bet es gribētu, lai tie, kam es iesaku šo te lietot, lai būtu tiešām rezultāts. Tātad kontraindikācijas. Pirmais, es jau pateicu, bērni līdz 16 gadu vecumam, tad atceraties, ir arī tās kopīgas kontraindikācijas, tātad mazi bērni un grūtnieces, bet vēl tātad prostiku uzņemšanas laikā nav ieteicams sauļoties. Iespējams, ne visi to zina, jo
varētu būt tāds efekts, ka nebūs efekta. Un tad vēlāk teiksiet, ka, nu, esmu dzeris, uzņēmis šo prostiku, bet nav nekāda efekta. Bet, nu, tad ziemā attiecīgi šobrīd neviens nesauļojas un lieliski. Un tad tālāk mēs virzāmies tālāk. Vita C. Es jau esmu stāstījusi, ka Vita C ir tāds sastāvs, kurš mums vienkārši visiem ir vajadzīgs. Kāpēc tad visiem? Jo šodien pilnīgi visi planētas iedzīvotāji, mēs kā reiz esam šajā kompānijā, kas apdzīvo planētu. Mēs nelidojam kosmosā, vai ne? Tātad visi planētas iedzīvotājs tiek uzskatīts, ka visiem ir deficīts. Ne vairāk, ne mazāk kā 19% ir C vitamīna deficīts. Nu, lūk, un tad uzreiz ir jādomā, vajag vai nevajag. Nu, un lūk, tātad mūsu tikšanās sākumā es jums pastāstīju par kolagēnu, ka tas kā celtniecības tāds materiāls, kad ir divi procesi organismā, viens tāds pozitīvs ar to utilizāciju, kur vajag, un otrs tāds, kas bojā un kas veidojas jau pēc 35 gadiem, sāk veidoties, un kāds taču to bojā, tas ir tas kāds, un šis te kāds ir ferments, kura nosaukums ir hyaluronidāze, bet kardas bremzē šo te procesu, kas neļauj tāds kā buldozers, kurš nelaiž klāt, tad tas tieši ir vitamīns C, kurš piebremzē šo te bojāšanās fāzi kolagēnam. Un, ja mēs runājam par C vitamīnu, tad tas mums ir tādā saules krāsā pudelītē, un tas nosaukums Vita C, bet tas nenozīmē, ka tur ir 750 mililitri tikai ar pliku C vitamīnu. Protams, ka nē. Pirmais, kas ir jāzina, ka šajā sastāvā tas ir tāds sastāvs, kur ir dabīgas izcelsmes, īstas sastāvdaļas, molekulas, kuras ir kreisās aprites molekulas, tās nav sintētiskās tādas, kuras ir aptiekā, tās ir labās aprites molekulas. Tas ir labs, bet sintētisks analogs, bet dabīgās, jeb hirālās molekulas ir kreisās aprites. Un Duolife produktam ir tieši kreisās aprites molekulas. Un tad kad un kāpēc tieši tāds deficīts ir gandrīz visiem cilvēkiem? Lieta ir tāda, ka, nu, pirmkārt, mēs to nesintezējam, bet tas tiek izmantots un tas nevar tikt uzkrāts, mēs to nevaram saplānot, jo ir tādi vitamīni, kurus mēs varam tā kā devās tādās saorganizēt, bet vitamīns C mums tiek izmantots daudz vairāk, un kur tas tiek izmantots stresu gadījumā. Mums stress notika, un tad tas tā kā izirst organismā pilnīgi līdz nulītei pazūd. Smēķēšana arī sabojā C vitamīnu, onkoloģiskās slimības, tur vispār neticamas lietas notiek. C vitamīns pazūd, tālāk matu izkrišana, tas, par ko esmu jums stāstījusi. Mums ir jāglābjas no iekšpuses, jo cilvēks taču var izdzīvot bez matiem, var vai ne? Bet tāpēc vitamīns C, kas mums nāk iekšā organismā, viņš neaizies, netiks līdz tiem matiem. Tas aizies sirdī, iekšējiem orgāniem un tā tālāk. Un tā tālāk, lai mums tā kā pēc iespējas ilgāk dzīvotu, mums ir jābremzē šis process, un ar to tieši tas nodarbojas. Sastāvs nav sarežģīts, tikai 3 sastāvdaļas, bet nu, tādas svarīgākās, tāds stabilizētājs tādiem skābējošiem procesiem organismā. Tātad sastāvs. Pirmais ir malpīgi, jeb acerolas augļi. Esmu jau stāstījusi, tas ir kaut kas līdzīgs citronam, bet ja mēs uz svariem novietojam, tad tā vitamīna C koncentrācija, mēs no vienas puses noliekam citrona, bet no otras puses kilogramu ar citroniem, tad tas C vitamīna daudzums izlīdzināsies. Tātad iedomājieties,
viens augs tās malpīgijas un kilograms ar citroniem. Ja mums sākas rudens, tad ko daram? Mēs skrienam uz aptieku un iegādājamies vitamīnu C vai arī tieši citronu veidā, bet šeit mums sastāvā ir acerola, jeb malpīgie. Ko vēl šī acerola mums, kas tās iekšā ir? Tai ir B vitamīns sastāvā, un tie ir bioflavonoīdi. Un acerolā tieši ir ļoti daudz bioflavonoīdu, bet vitamīns C un bioflavonoīdi ļoti jaudīgi tātad padara to visu spēcīgāku, un tāpat arī pasargā mūsu ādu no ultravioletā starojuma. Un šī ir labā ziņa. Tātad otrā sastāvdaļa ir tātad ogas, kamu ogas, tāds dīvains nosaukums, bet tas, ka tur ir ļoti daudz vitamīna C, tas ir skaidrs, un vēl, kas tur ir iekšā, tur ir karotīns. Un šis te karotīns, atceraties, kurā brīdī tas pievienojas klāt pie kolagēna, tad kas notiek? Tad ir skaisti mati un ir veselīgi nagi, un tas viss nāk klāt. Un tāpēc paralēli vēl tātad redze, kamu mums uzlabo. Un es nezinu, kur atsevišķi varētu iegādāties tās kamu ogas. Vienkārši vienkāršāk un vieglāk ir iegādāties uztura bagātinātāju Vita C. Un šis te kamu ir zināms noteiktos ģeogrāfiskajos areālos uz planētas, kur to izmanto kā tādu elementu, kas palielinās iespēju ieņemt bērniņu. Ja ir neauglība, nu tad ir, protams, kaut kādi mūsdienīgi tie, kas atbalsta tos procesus, bet kaut kur citur izmanto tieši to kamu. Un vēl kas tas sastāvā mums ir mežrozītes, un tātad mežrozītes šeit mums ir sastāvā, to mežrozīšu veidu ir ļoti daudz dažādu, bet mēs zinām, ka tur ir vitamīns C iekšā. Var, protams, arī aptiekā iegādāties, var arī pašiem salasīt, bet kāpēc? Ja es nemaldot, tad vairāk nekā 250 dažādu mežrozīšu veidu ir, bet kāpēc tieši tā savvaļas mežrozīte šeit mums ir, jo tieši savvaļas mežrozītes sastāvā ir tāda viela, protams, skaidrs vitamīns C, bioflavonoīdi, skaidrs vitamīns P, ja, bet šeit ir ļoti jaudīga pretiekaisuma iedarbība, un tātad, kā par to uzzināja, kā tam pievērsa uzmanību kalnos, tātad ielajās, gani, kas ganīja aitas, tad tur viņiem palīdzēja suņi, un tad tie suņi, kas sargāja aitas no vilkiem un no dažādiem meža zvēriem, kad suņi bija ievainoti, tad šo te tādu vārījumu no savvaļas mežrozītēm, tad šie te gani deva un apstrādāja tātad ievainotos suņus, un ļoti ātri tas pretiekaisuma iedarbība darbojās, un suņiem sadzīja visi ievainojumi. Tātad profilaktiski mums ir tas daudzums, tas ir jāšķīdina ūdenī obligāti par to uzņemt pirms vai pēc ēšanas. Te es vēlos pateikt, ka tas ir ļoti individuāli, jo ir cilvēki, kuriem tad organisms ir ļoti jūtīgs pret C vitamīnu C, tad būtu jāuzņem pēc ēšanas, citiem nav tik ļoti jūtīgs organisms, tad pirms ēšanas var. Un vitamīns C, protams, labi iedarbojas uz mūsu nervu sistēmu, tā sāk kļūt stiprāka, gan mūsu imūnsistēma arī un arī dažādi citi orgāni. Šis ir Duolife sets, kas palīdz mums pagarināt mūsu kaulu un
muskuļu jaunību un arī mūsu ārējo skaistumu. Šeit sastāvā ir 2 pudelītes buņģīns ar parostik, 2 pudeles ar kolagēnu un 1 pudelīte ar vita C. Saprotat, kāpēc vita C 1 pudeli? Jo to atšķēdi, jo šis ir koncentrēts. Ja tur mēs vienkārši kolagēnu ielējam un iedzeram, un tad vita C ir koncentrēts, ar to pietiks. Un te ir jautājums par to, ka šī, protams, nav burvju kaut kāda tablete, ir jābūt kaut kādam laikam, lai visi iekaisumi aiziet un lai viss tas tā kā iedarbojas, tāpēc laika ziņā vienkārši ir jābruņojas ar pacietību, jo gadu vai vairāku desmitu gadu laikā mēs savācām tās problēmas ar mūsu kolagēnu, bet to visu salabot nevar vienā brīdī, vai ne? Un šis te sastāvs nav tieši šajā setā iekšā, bet es nevarēju par to nepastāstīt, kas ir ļoti svarīgi. Kāpēc? Jo ir ļoti ērti. Dažreiz šis te kolagēns, vismaz Ukrainā, daudzi tātad saka, ka mums nav elektroenerģijas, bet šeit ir šķidrā pudelītē veidā mums ir jātur viss leduskapī. Tad, lūk, šis kolagēns Duolifam ir arī sausā veidā, un arī vitamīns C ir arī pulvera veidā, pulverveidīgs, tātad tādas sašatītas paciņas ar pulveri, un šeit tāds moments var noderēt, kad prezentēsiet kādam, tiksities ar kādu, vai jums vienkārši sāks stāstīt, kad, lūk, cik tur kolagēni ir jūsu kolagēnā. Un tad jūs, dzirdēsiet tādu iebildumu, tad šeit viss ir vienkārši. Tātad vienā maisiņā pēc svara tātad tas satur 10,8 gramus kolagēna. Un no nepilniem 11 gramiem ir 9 grami ar kolagēnu. Kāpēc es tagad esmu to atkārtojusi? Tāpēc, ka profilaktiski uzņemt ir 5 grami diennaktī, bet terapeitiski, kas ir terapeitiski? Tātad, lai ir ārstniecisks efekts, tie ir 10 grami diennaktī, bet mums ir 9 grami. Tātad, saprotat, šī nav tablete, bet jau tāda maiga terapeitiska iedarbība efekts. Tas arī viss. Bet par peptīdiem. Bet, protams, vispārīgie peptīdi, 1., 3. tips, līdz pat 10 gramiem. Viss vienkārši un lieliski. Pats kolagēns, no kā mums tas ir iegūts? Tas ir iegūts no Jaunzēlandes zaļlūpju gliemenes viņām, tātad jūras izcelsmes, vai minerāli mums ir vajadzīgi, bet, protams, ir vajadzīgi. Tāpēc ir tādas aļģes nosaukums fukus, un tā ir jūras aļģe. Cik daudz dažādu minerālu vielu ir jūrā, vai ne? Ļoti daudz. Un plus vēl arī jods. Tātad tas ir vienkārši lieliski. Un kādas lietas interesantas, kas vēl? Vitamīns C. Kur jums te ir vitamīns C? Bet, lūk, redzat, dzērvene, kas mums satur vitamīnu C. Dabīgs vitamīns C, hirals, apelsīns, visi citrus augļi satur vitamīnu C. Un arī viena sastāvdaļa ļoti interesanta, kas ir dabīga, hipoglikēmisks, saldinātais, jeb stevija. Un tieši stevija šeit arī ir sastāvā saldinātais dabīgs. Un, protams, arī vitamīnu, tātad taukos šķīstošie E vitamīns, D vitamīns. Un tā kā šis ir pulveris, viss ir tā kā izdomāts, jo tam nevajadzētu salipt savstarpēju. Un šitī pretsalipju viela ir iegūta no rīsiem ļoti ērti. To maisiņu atveram, izberam, uzlējam ar ūdentiņu, izdzeram, viss ir vienkārši un dzīvo un priecājies. Tātad mēs tuvojamies beigām.
Mūs ir ļoti vienkārši atrast, ir ļoti daudz informācijas, bet tagad mēs esam tikuši līdz pašam patīkamākajam, līdz pašam pārsteigumam. Tātad šobrīd, kad es pabeigšu un pateikšu visiem paldies, bet es obligāti visiem pateikšu paldies, jo ir vesela grupa ar cilvēkiem, vesela komanda, kas ir to pelnījusi. Pirmkārt, es pateicos jums visiem, ka atradāt laiku šovakar satikties un mani uzklausīt katru, kurš klausīsies ierakstā. Es arī jums pasakos, Tulcei pasakos, Natālijai atsevišķi, un arī mūsu komanda, bez kuras šodien nekas nenotiktu, jo man ir palīgi atbalstītāji gan vienpus, gan otrpus, gan man blakus, kas visu to palīdz veidot un saskaņot. Tas ir Aleksejs, Natālija, Linda, Elīze. Un, protams, arī fonds Dzīvo apzināti, kas sniedz unikālu iespēju mums tikties. Un, ja jums iepatikās informācija, tad, protams, obligāti pasakiet man paldies un uzmanību, cik jūs saskaitījāt zelta zivtiņu. Uzrakstiet tagad čatā skaitli, bet es pēc kaut kāda ļoti īsa laika paziņošu, cik īsti tur zelta zivtiņa biju, jo es gribu pateikt, ka tie cilvēki, kas pirmie būs, kas tiešām uzmanīgi bija un nosauks pareizo zelta zivtiņu skaitu, tad jums būs ļoti patīkams pārsteigums, jums būs iespēja ar mani aprunāties, man uz ausi pačukstēt par jūsu veselību, un es personīgi jums, kā jums personīgi, izmantot šo te setu, šo te komplektu. Tātad gaidu no jums skaitļus. Ludmila, es esmu tepat. Tātad lūdzu uzrakstiet, cik jūs saskaitījāt zelta zivtiņu visos slaidos, un es pateikšu pareizo skaitli. 5, 6, 7, šeit mums ir uzrakstīti 5, 6, ir skaitlis 7, 7, tad vēl 5, 6, mēs kā olimpiādē esam. 7, 5, 6, 7. Tātad atkal 7 kāds uzrakstīja. Un man ir labas ziņas priekš jums. Pareizais skaitlis ir 8. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad mēs tiksimies nākošreiz, būs vēl kādi pārsteigumi, un ticiet, tie būs ikreiz, katru reizi būs kaut kas jauns, jo mēs ar Natāliju esam izdomājušas tik daudz jauna un interesanta visa kaut kā, un tas nebūs tikai vienu reizi mēnesī, bet būs arī interesantas lietas arī mēnešu laikā, bet jums visiem novēlu veselību, ar ko? Ar Duolife setu. Liels paldies visiem par uzmanību un uz jaunām tikšanās reizēm!